mūsu ledus. Šodien pie mums ciemos ir Sāns Ozoliņš. Čau, puikas! Kā jūs ziniet, mēs aicinām visus šonedēļ, visus spēlētājus, kas jau kaut kādus sasniegumus hokejā ir panākuši. Tie, kas ir bijuši Sāgas audzēkiņi, un īstenībā izskaidrojam ar Sandi, kā arī maza sakarība arī Sandim ir ar Sāgu. Gan ir Sāga, jo agrāk Sāga saucās Ķekava, un Ķekavas komandā Sandis spēlēja 2 gadus, ja es nemaldos. Jā, 2 gadus vakar. Kā tas? Labi. Pēc treniņa labi, neesiet noguruši? Tad atpakaļ uz ledu. Kā vai? Nu, ko jūs tad darījāt ar viņiem uz ledus, ka viņi nav noguruši? Nu? Viņiem uz spēks vēl Jā. Cik tie jūs vecs esat? Cik jums gadi? Jā? Patīk spēlēt? Jā! Ko labāk patīk spēlēt vai trenēties? Spēlēt! Kas jādara, lai labi spēlētu? Jā! Es nezinu, varbūt tā. Man, piemēram, labāk patīk trenēties. Ko? Mūtas vaļā? Grūtāk trenēties, vai ne? Nav tik interesanti. Bet jātrenējās daudz, jā. Hokejs arī trenē. Hokejs arī treniņš, bet ko jūs dariet, kad jūs trenējaties? Mums māca, kā jāspēlēt. Jāskrien aizsardzībā. Un zonas. Zonas jums tā ir māca? Ko vēl jūs māca? Bet jūs jau ziniet. Jā! Viņi 2 gadus spēlēja uz Čērsām. Čērsām, jā. Bet periodiski mēs uztaisām kādu lielo turnīru, kur spēlējam uz visu. Nu, tad apmēram tā zināšanas par tām zonām jau vajag, lai noguļās pamazām. Viņiem vēl 1 gads. Tagad mēs spēlēsim nākamajā gadu ļoti nopietni. Šī gadā mēs spēlējam pie 1 gadu vecākiem. Nu jā, teicu tā, ka divreiz vinējām gadu vecāku Dinamo komandu. Galvenais, lai jau patīk. Varbūt pried nebija par priecību. Mēs nezaudējām. Vai pats, vai viņam jau kāds pats spēja iedot pauzi? Nē, vispār nezaudējām. Zaudējām. 3-2.